Pirmkārt, ko es jums gribu pateikt? Pirmkārt, es gribu jums pateikt, ka jums jāsaprot, ka eksistē garīgā pasaule. Ka ir garīgā pasaule, jā, un ir fiziskā pasaule. Tu lasīji to grāmatu 4. dimensija? Nē. Nu, tad tā ir, jā. Īstenībā, jā, garīgā pasaule saucās 4. dimensija, un fiziskā pasaule ir 3. dimensija. Jā, tur dzīvojam vēl 3. Fiziskā pasaule ir laicīgā pasaule, kurā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam šajā materiālajā, fiziskajā, laicīgajā pasaulē. Pareizi? Pareizi noformulēja. Bet mēs zinām, ka šī garīgā pasaule ir pārdabiska. Tas svētais ķestvenim ir. Es tulkoju pareizi? Jā, svētais ķestvenim ir. Un mēs zinām, ka garīgā pasaule kontrolē fizisko pasauli. Un kā vēl kontrolē? Jā. Un garīgā pasaulē tiek noteikta notikumu secība fiziskajā pasaulē. Задает порядок событий в физическом мире. Духовный мир задает порядок в физическом мире. Правильно? Mums jāzina, ka no turienes tiek dots visai dzīvē tonis. Ton жизни дается оттуда. Un kad mēs uzzinām šo noslēpumu, no kurienes rodas šī kontrola, no kurienes rodas šis dominējušais stāvoklis, tad mēs dabiski sākam vadīt mūsu dzīvi. Tad mēs paši sākam vadīt mūsu dzīvi. Ziniet, kad cilvēki paši vada dzīvi. Un tad, kad es uzzināju par šo garīgo pasauli, es pirms tam, kamēr vēl nezināju par garīgās pasaules visiem tiem principiem un par garīgo pasauli, ka es nesapratu, es vispār gāju par dzīvi kā sapuis tāds, kā sapuis ābols. Man vispār bija. Es nezināju, ka kaut ko var dzīvē vispār izvēlēties. Es nezināju, ka kaut ko var izvēlēties. Es domāju, ka visu ir nolēmis Dievs. Es nezināju, ka cilvēki paši izvēlas. Es domāju, ka visu izvēlās Dievs, un tā kā Dievs ir nolēmis, tā arī ir. Mums nebūtu jums tā melnā pagātnē, melnā sveita, tad tagad viss stāvāk. Es domāju tā, ja es dzīvoju trūkumā, tad man arī nebūs panākumi, tā Dievs ir nolēmis, un tā man arī jādzīvo. Es tā domāju. Un es vienmēr dzīvoju kaut kādā pazemojumā. Un es vienmēr arī cietu, tāpēc, ka man likās, ka man visu laiku kaut kas trūkst. Es dzīvoju trūkumā. Es varēju teikt, pat dzīvoju ciešanās. Padomu laikos. Jā, es dzīvoju ciešanās. Man nebija nekāda nauda. Viss arī nodzēra. Un nebija nauda. Nebija nekādas bankas. Es biju trūkums. Es parādos tikai, laik parādos dzīvoju. Kā no vieniem parādiem ārā, tā otros parādos. Līdz otrais augā nekad nauda nepietika. Es biju tāds kā trūcīgs tāds. Bet, un es arī, kad kļuvu ticīgs, es vēl biju trūcīgi dzīvoju. Arī ticīgs, kad es kļuvu. Interesantākais tas, kad biju ticīgs, un joprojām bija trūkumā dzīvē. Un es domāju, ka Dievs tā ir nolēmis man dzīvot. Es domāju, ot citiem, ot tā ir nolēmis, tā man ir ot tā nolēmis. Es domāju. Un es atradu arī tās vietas Bībelē, kad tur tā rakstīts. Jo daži sludinātāji man palīdzēja tā domāt. Sludinātāji teica, ka mums ir jāiziet cauri ciešanām, un tad mēs tikai tiksim uz debesīm. Ka mums vajag visu laiku ciest un mocīties, un tad, kamēr mēs neiesim cauri tām ciešanām, mēs uz debesīm netiksim. Tad sludinātāji laikam man mierināja. Un es domāju, ka man visām šīm neveiksmēm jāiet cauri, un ka jāpieņem šīs ciešanas, un es tiešām arī cietu. Un es arī, kā kristietis dzīvoju, tāds cietējs bija nabaga cietējs.
Bet es tagad to saprotu, un zināt, ko es saprotu tagad? Ar laiku, protams, to saprotu. Bet es tā būtu nodzīvojis visu savu dzīvi, bet es ar laiku sapratu, ka Dievam nav nekāds sakars ar tādu manu dzīvi. Ka es to pats esmu sevi iestāstījis, kā man tā jāzīve. Un man to ir palīdzējuši. Ka Dievam nav tāds nekāds sakars ar manu tādu dzīvi. Tādu plānu. Un kad Dievs man apskaidroja vienā brīdī, tad es sapratu, ka Dievs man nav nolēmis dzīvot trūkumā. Ka Dievs man nav nolicis dzīvot ciešanās. Viņš man nav noteicis pats tā pastāvīgs neveiksmes. Jo ziniet, ka Dievam nav nekāds sakars nebija. Bог не имел отношений с такой жизнью. Un es sāku saprast, ka daudz cilvēku dzīvo, un viņi domā, ka tā viņiem ir Dievs nolicis tāda dzīve. Es runāju arī par ticīgiem cilvēkiem. Jā, viņi uzliek savu rāmu, bet uzliek rāmu to Dievu. Jā. Jā, lai aizsargā to viņa teritoriju. Un daudz cilvēku tā domā un arī dzīvo, un piedzīvo dzīvē briesmīgas lietas. Šķiršanās, priekšlaicīga nāve, vientulība, briesmīgas slimības, nabadzība. Bet es sapratu, ka Dievs to viņiem nav nolēmis tā dzīvot. Pēkšņi es sapratu, ka Dievs ir gaisma, un Dievam nav nekādas tumsības. Dievs ir mīlestība, un viņam nav nekāds sakars ar tām ciešanām. Un viņam nav nekāds naids, jo viņš ir mīlestība. Dievs. Un Dievam ir īstenībā motīvi palīdzēt katram cilvēkam. Dievs grib palīdzēt katram. Arī tev tādā situācijā, ko Aigai, viņš grib palīdzēt katram. Un ziniet, un kad es to saņēmu no Dieva, notika manā prātā reformācija. Es no tā brīda sāku apzināties, ka Dievam nav nekāds sakars, kā es tagad domāju, kāds es tāds nabaga cietējis. Tagad es te ņemos un ciešu, ka Dievs to man nav nolicis tā dzīvot, nav nolēmis, ka man tā jādzīvo. Es runāju par zaudējumu, jebkurās dzīves sfērās. Jo Dievam nav nekāds sakars, ar ko mēs piedzīvojam dzīvē. Es runāju par zaudējumiem, par zaudējumu tieši. Un es sapratu, ka man ir jāapzinās, ka visu vada un visu nosaka garīgā pasaule. Visu nosaka garīgā pasaule. Un viss, kas tur notiek, ir tādu kontakta punktu, un tas kontakta punkts, es izstāstīšu, kontakta punkts, kas mūs savieno, tā saite, tā ir mūsu domāšana. Это наш разум. Так мы принимаем такого, думаем и так и живем. Tātad garīgo un fizisko pasauli savieno mūsu domāšanu. Нас ум связывает нас духовный и этот мир, материальный. Физический мир соединяет наш разум. Un tieši šeit mūsu prātā, galvā satiekās garīgā un fiziskā pasaule. Tā ir gandrīz kā muita, kā tamožņa, starp garīgo un fizisko. Un tieši mūsu smadzenes, mūsu domāšana ir tas mirklis, kas virza mūsu dzīvi. Управляет нашей жизнью. Это миссия наша. Ja cilvēkam ir negatīva domāšana, negatīva attieksme pret sevi, viņš nes sevī bailes. Un несет в себе страх. Un viņš baidās, kad viņam ir tās bailes. Ziniet, kad Aiga saslima no bailēm. Она боялась той болезни, которая есть сейчас. И получила от kad cilvēks nes sevi negatīvas gaitas, negatīvi domā, viņām notiek šī negatīvā sagaidīšana. Viņš sagaida pats arī. Jebkura doma, kas ir negatīva,
Tā ir pravietiska saite tev. Ты сам... Я согласен. Да, заказываешь. Заказываешь. Да? О, вот, то ты уже знал. Это пророческое состояние. Ты сам себя пророчиваешь. Вот, знал. Вот. Один дух. Un bailes arī ir sagaidīšana. Un Aiga nesāja šīs bailes, un viņa saslima, ziniet? Viņa bērnībā domāja par to slimību, kā tik viņai tāda nebūtu. Viens ir saslims, un visu dzīvi domāja, un tieši dabūja to, ko viņa nebija slima ar to slimību. Viņa redzēja citu cilvēku, ja? Kad cits cilvēks slimoja ar tādu? Jā, так как другой человек, она слышала, и думали, что не было ей такой только болезни. Она была здорова, она все время, и рука nostīra par roku, и думала, kā tik man nav tā izskaistā skleroza, рассеянная склероза. И когда она пошла это проверять свое состояние, ну, анализы, там, она внутри знала, что ей уже есть эта болезнь. Хотя еще врач не сказал. Она уже знала, что она... Она себе заказала. Tā bija pareizi. Tā bija. Un tātad bailes ir ciešanas sagaidīšana. Tā ir zaudējuma sagaidīšana. Un ja tu baidies, tu nekad nebūsi uzvarētājs dzīvē. Ты никогда не будешь победителем. Kā tikot tam bailām? No, bet viss изменится, все поменяется. Надо знать, что делать, что поменялось. Jo bailes ir zaudējuma sagaidīšana. Slimības sagaida cilvēks slimības. Zini, ka cilvēks, viņam sāpēm un sāns, ja, kaut kas sāns, viņam vēl nekā tur nav. Viņš nav, kā tik man nav vēzis, viņam nav nekas. Viņš visu laiku domā, kā tik man nebūtu vēzis, un čāmda, tā, un aiziet pie ārsta, un ir vēzis. Viņam nebija vēl, viņš pats... Pats galvenais nevienu slimību nevajag pieņemt. Vajag ignorēt. Jebkuras bailes ir tā gaidīšana. Tas ir pravietisks stāvoklis. Ты пророчествуешь за свою жизнь. Kad cilvēks nes bailes, kad viņš nes bailes nepareizes domas sevī, viņš redz sevi drūmi un drūmu nākotni. Viņam viss ir slikti. Viņš redz sevi kā neveiksminieks. Un viņš arī ir neveiksminieks. Jebkura tam līdzīga doma dara darbu cilvēkam. Она делает работу человека. Un tas darbs aizver durvis pieejai pie Dieva. Un tu nevari būt kopā ar Dievu. Если ты боишься, ты не можешь быть с Богом. Потому что Бог так не думает, а ты сам и ты не можешь в контакте быть с Богом. Tas ir, tu aizver jebkuru pieeju pie Dieva. Ar tādu. Un es gribu pateikt, jebkura negatīva domām, Dievs nevar darboties tavā dzīvē. Ja tu negatīvi domā, Dievs nevar tavā dzīvē darboties. Jūs varat būt ticīgs un iet uz baznīcu. Kaut vai 10 gadus tur ir. Mācieties slavēt Dievu un sludināt pat. Bet ja jums ir negatīva domāšana, Dievs nevar darboties tavā dzīvē. Tu vari iet kaut vai katru svētdienu uz baznīcu, var stundām lūgt, tur var slavēt Dievu, bet tu negatīvi domās, Dievs tavā dzīvē nedarbojas. Visu savu domāšanu, nekur netiks. Jo Dievs nāk pie mums caur mūsu domu kanālu. Un viņš nenāk pie mums caur negatīvu domāšanu. Caur negatīvu приходит бес. Да, негативный. Демонический мир с тобой связывается, если ты негативный. Бог позитивный, Он хороший, Он свет, Он радость, Он любовь. Ему нет никакой темноты. Там написано. Dievam nav nekāds tumsības, viņš ir gaisma.
Un viss negatīvais tas ir no tu zini, no ko, tā ir demoniskā visa ietekmes tevi. Un tieši mūsu domāšana ir tas kanāls, lai Dievs varētu darboties mūsu dzīvē. Un ja tu domā negatīvi, tu vienkārši atdali sevi no Dieva. Atdali sevi no Dieva. Tu censties tur, katru dienu tur kaut kā iet uz kaut kādu grupiņu, ja tu negatīvi, tu atdali sevi, domās un negatīvi, tu atdalīsi sevi no Dieva. Es visu pastāstīšu, kā tas viss notiek. Tāpēc, lai izmainītu mūsu apstākļus mūsu dzīvē, lai Dievam dod strādāt manos dzīves apstākļos, mums ir jāizmaina savu domāšanu. Надо изменить свое мышление. Jāatjauno savu domāšanu. Надо изменить, надо думать по-другому. Jāpārinstalē. Par to pat Bībelē tas ir rakstīts. Pāvils saka, viņš Efeziešu vēstulē viņš saka, ka mums jāatjaunojas savā sirdsprātā. Nav tur Bībelē rakstīts, jāatjaunojas savā. Jāatjaunojas savā spirtā. Tur rakstīts, līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā un jāatjaunojas savā. Efeziešiem 4:22-24. Efeziešiem 4:22-24. Rakstīts. Līdz ar agrākās dzīves veidu. 4:22 un līdz 24. Вот здесь написано. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в божественных похотях, и обновиться духом ума вашего и облечься нового человека, созданного по Богу, в правильности и святости истины. Jā, līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā un jāatjaunojas savā sirdsprātā. Jāatjaunojas. Mums ir jāatjauno sava domāšana. Jo tur vienā vēl vietā rakstīts 2. Korintiešiem, to varbūt tas nav jālas, tā. Es tikai pateikšu, tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Ja tu, viss tev ir jauns. Tu esi jauns radījums. Tev ir jāmaina domāšana. Tu nevari domāt tā, kā tu domā. Mums jāsaprot, ka bez tā svētā gara darbība mūsu dzīvē nebūs pieejama. Jā. Svētais gars tā ir persona. Un viņš tagad staigā par zemi. Mēs zinām, un ka svētais gars tas ir Dievs, kas tagad dzīvo starp mums. Un kad starp mums agrāk dzīvoja Jēzus, tad tagad starp mums dzīvo svētais gars. Jēzus ir debesīs, uz zemes ir Dieva gars. Tagad ir svētais gars. Un svētais gars var spēcīgi izpausties tavā dzīvē. Могущественно проявиться в твоей жизни. Святой Дух может. Un ka svētais gars tas ir Dievs. Jā. Līdzvērtīgs tēvam un līdzvērtīgs Jēzum. Dēlam, līdzvērtīgs dēlam. Tas ir visvarens Dievs. Un viņš var pieņemt jebkuru tavas dzīves jomu un pilnībā to izmainīt. Viņš var izmainīt. Ieņemt tavu jomu un izmainīt. Un viņš var to tumsu pārvērst par gaismu. Dievs var tumsu pārvērst. Un viņš var paņemt pašu trūcīgāko, nabadzīgāko un padarīt par bagātāko. Un Dievs ar pašu neauglīgāko, neveiksmīgāko cilvēku padarīt par pašu veiksmīgāko. Un Dievs var pašu muļķāko padarīt par gudrāko skolotāju, kas tagad viņš var padarīt tev pārmaiņu pilnībā. Visu viņš var izdarīt.
Un mēs, protams, visi šeit esam sanākuši viena mērķa dēļ pareizi, lai svētais gars, tas visvarenais Dievs, varētu izpausties mūsu dzīvē. Lai varētu izpausties gan mūsu tagadnē, gan mūsu nākotnē. Tāpēc šī mērķa dēļ mēs esam šeit, pareizi, lai Dievs varētu izpausties mūsu dzīvē, gan šodien, gan arī tālāk. Bet galvenais, kas mums ir jāzina, lai tas viss būtu, mums ir jāpārkārto savu domāšanu. Kamēr mēs nepārkārtosim savu domāšanu, Dievs nevar darboties mūsu dzīvē. Viņš cilvēkiem pašiem ir iedevis izvēli, ko domāt un ko nedarīt. Un ziniet, ka domāšana ir tā vesela pasaule. Tā ir milzīga pasaule, domāšana. Un mūsu domāšana, es arī palasīju internetā, paskaties, ka mūsu domāšana dalās vairākās sfērās, posmos. Un ir dzīves posmi, jomas, kur mums ir sakāve, ja? Un šajā jomā, kur mums ir tā sakāve, tādā joma, mums vajadzīga reformācija. Vajadzīga pārmaiņas, tādā domāšanā. Tur, kur tu jūti, ka tevi sakāve tādā jomā, tev vajag apnovīt svoju mešēnu. Jo negatīva domāšana ietekmē cilvēku, ietekmē cilvēku. Viņš kļūst kā zaudētājs, neveiksminieks, sakauts viņš ir. Sakauts viņš ir. Sakauts galīgi. Un mēs uz sevi skatāmies kā uz neveiksminieki. Ja mēs slikti negatīvi domājam, mēs to pieņemam sev uz zem apziņā, un mēs jūtamies tagad tādi. Tad man jautājums, ja piemēram, tu vienmēr pozitīvi domā, bet tas gala rezultāts tev ir negatīvs. Pagad, tūlīt mēs visu uzzināsim. Kāpēc tas tā ir noticis? Kāpēc tas tā ir noticis? Mēs uzzināsim. Pozitīvi domā, bet tūlīt mēs uzzināsim. Negatīvu rezultātu. Kāpēc tam ir daudz iemeslu? Ir daudz iemeslu tam, ka tā varēja būt. Tas varēja notikt tev agrā bērnībā. Kā kāds tev teica tavā dzīvē kaut kādus vārdus. Vārdus. Un varēja pateikt, ka tu esi slikts bērns. Kāds tev pateica. Un tu to pieņēmi un dzīvo un tā domāji, ka tu esi slikts. Un tava tā doma iekrīt tavā garā, tavā zemapziņā. Un tu domā, visu laiku dzīvo un domā, вот я плохой, мне ничего не получается. Nekad nedomāju. Es vienmēr domāju, ka es labāk. Un gadi iet, un netiek tas izdzēsts ārā no tavu. Bet tieši otrādi, sēkla aug. Sēkla aug. Ko sēsi, to pļaut? Sēkla aug. Gadiem vārdi nes augļus. Plodu, nosit plodu. Возрастом этим, который раньше тебе маленькому сказали кто-то, а ты принял его себе и что больше выращиваешь этого. Да. Piemēram, kāds tev teicis ko sliktu, ka tu esi neglīts, piemēram. Cilvēks pieņem, ka viņš visu laiku domā, ka viņš ir neglīts. Vai viņam tur deguns pa gari vai kaut kāds, и он так думает, и он страдает. Он смотрит в зеркало и думает, вот такой хороший, красивый, я такой. А может ты еще красивее, а ты принял, что ты некрасивый просто. Ты так живешь и недовольный. Un nekas tev nesanāk. Un daudz cilvēku arī vientuļi. Un kāds varētu tev, piemēram, izteikt tos vārdus? Vai izteikt kaut kādus vārdus? Ziniet, arī tos horoskops nevajag lasīt. Ja tu lasi horoskopu, ja, tu vari ietekmēt sev. Tu izlasīsi kaut ko sliktu par sevi. Un tu domās, ka tev dienā kaut kas tev būs negatīvi. Un tu pieņemsi to, un tad dienā baidīsies pat no mājām iziet. Tas cilvēks ietekmējās no visādām negatīvām lietām. Es nereiz aizgāju uz to, kur tie astrologi runā. Es vienkārši paklausīties, ko viņi runā. Es viņam uzdevu jautājumu.
kā jūs varat teikt cilvēkiem kaut ko sliktu? Jūs jau viņu ietekmējat, ja jūs runājat, pasakiet kaut kādu sliktu prognozi. Viņi teica, ka viņi sliktas prognozes nesakot, viņi man izgāja no situācijas, bet es tā nezinu, vai viņi tā nesaka sliktas. Man liekas, tur arī tagad nav lasīts horoskops, bet man liekas, arī viņiem ir sliktas. Viņi tikai, lai viņa teica, ka viņi nedrīkst sliktas teikt neko cilvēkiem. Tā jau iznāk, ka viņi pasūta to savu garu. Da. Tas pats zilnieki, un tāpat tās, viņas pasūta cilvēkam nākotni. Viņam varbūt pirms tā nebūtu bijis, un viņš sāk dzirt, pieņem to, viņš dzīvo un visu to cenšas realizēt savā dzīvē, ko viņš ir saklausījies. Tā. Ziniet, ka cilvēki saklausās un dzīvo tā. Un varēja tev to arī pateikt vecāki, citiem vecāki, varēja klases biedri pateikt kaut ko tev sliktu. Radinieki, jebkurš var. Un pasaka tos vārdus, un tie vārdi iet tavā garā, tavā zemapziņā, un tu tā dzīvo. Es, kad biju, kad nolika tiesības, tikko es izstāstu, nolika tiesības, Talsos, es dzīvoju Talsos. Un man iedeva mašīnu braukt. Zin kā jauns šoferis, 18 gadu, un es braucu uz tādas bedre, un es kaut kā pa strauju pagriezu un aizgriezu riteni sekreteni bedrē iekšā. Kā jauns. Un man tas direktors pateica, ka tu nemāki braukt un tu neesi nekāds šoferis un tev nekas ne. Un es to pieņēmu sevi un es pēc tam vairs nevarēju to bedru uzbraukt, es šausmīgi baidījos. Es varu braukt pilnīgi trīcē, es visu varēju, un man nevarēju trāpīt. Es tā es visu varēju pa ielu, bet tieši uz to bedru es vairs nevarēju trāpīt. Es viņu pieņēmu. Tādu, kuru remontē, zinu, ka ir pārbauda apakšā. Jā. Ja un iekrita aizmugurē. Pēc tam viņš man pateica, ka es tāds nemāku braukt un tā, un es to pieņēmu, un man visu dzīvi kā jābrauc uz to bedri, tā man kājas trīņi. Es nevaru. Tā, vat cilvēks pieņem, viņš sāk baidīties un visu, viņš nevar neko izdarīt. Tu pieņem tā. Jā, tu pieņem to. Ko darīt, lai nepieņem to prātā? Nepieņemtu to prātā. Kā pāriet no tās. Un ziniet, tu pieņem to prātā, un tev tā kā koks augtas iekšā, kas nes augļus. Nevar pārslēgties. Visu laiku tas negatīvais. Lielāks. Nevar pārslēgties. Nevar. Viņam ir vairāk. Domā, ka tev notiksies. Kamēr tu kaut kā Jo tev iepriekš tā bija. Kamēr tu nezini. Tagad jau mēs zinām, kā var atjaunot savu, bet mēs jau vairāk nezinām. Un tāpēc viena un tā pati situācija atkārtojas tavā dzīvē. Jā, atkārtojas gan. Jūs esat pilnīgi pārliecināti, ka jūs neesat svētīti. Zini, kā cilvēki, es ne, ot tas tur jā, ot viņš var, viņš ir tādu mašīnu brauc un tādu, man tas nav domāts, zini. Cits brauc ar to žigulīti, jā, visu laiku, un viņš paskatās uz tiem, kam ir tās dārgās, un viņš domā, tas nav priekš manīm, zini. Viņš pieņem to, un viņam arī nekad nebūs tāda. Viņš jau uz priekšu pasaka, kas viņam notiks. Viņš jau uz priekšu pasaka. Viņš tāds būs, viņam tas nav priekš. Tas ir tiem miljardieri, es nekad tāds nebūšu, es būšu tas, Un tā arī viņš ir. Un ziniet, tāpat ir vientuļas meiteni, piemēram, vientuļa meiteni. Одинокая женщина, piemēram. Viņiem, zin kā, uzrodas vīrietis, iepazīstas ar viņiem. Un viņš grib ar viņus iepazīties. Un ziniet, viņi jau zina, kas ar visu to beigsies. Viņa приняла, что она будет одинаковая, и ничего не получается. И так живет. Да. Есть такие. Un es saprotu, ka visas, ka tās lietas, ko es tagad saku, tā ir demoniska vispār kontrola. Viss tas negatīvais ir demoničaski kontrola. Tas ir kontrolas gars, un kas ir atnācis ar vārdu, ar tavu izteikto vārdu. Ziniet, ka vārdu var uzlikt lāstu, ar vārdu var svētīt, ar vārdu var...
Ziniet, vārdam ir liels spēks, ko tu pasaki. Satiec cilvēku uz ielas un pasaki viņam kaut ko foršu. Viņš būs priecīgs, viņš staigās visu dienu priecīgi. Pasaki viņam kaut ko sliktu, viņš visu dienu. Ir tā, jā. Un как принимает это? Tas ir tas kontrols garš, kas atnāca caur vārdu. Caur kādu situāciju, varbūt ne jau tikai caur vārdu, caur situāciju, caur apstākļiem, kas agrāk notika tev dzīvē. Un daudz cilvēki, ziniet, ka daudz cilvēki ir aicināti par biznesmeņiem, daudz cilvēki ir aicināti. Un Dievs viņus ir aicinājis uz lieliem panākumiem. Bet bieži vien visi tie cilvēki cieši sakāv. Ziniet, kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka Sātans, это дьявол, работает. Un viņiem ir izveidojusies negatīva pieredze. Zin, kā tas ir? Ka viņam ienāk tā doma, viņš kaut ko sāk darīt, ja? Viņam tas uzreiz kaut kas samisējas, neiznāk. Un viņš atkal ķerās pēc citu lietas, viņš netic, ka viņam tur var kaut kas izdoties. Viņš netic, ka viņš var būt panākums. Viņš dara un viņam liekas, nē, man nesanāks. Un atkal viņš ķerās pie nākošās lietas. Un viņš vienkārši ar savu domāšanu nevar neko sasniegt dzīvē. Un viss ir caur to vienu vārdu nesanāks. Vat nesanāk. Viņš saka nesanāk, un viņam arī nesanāk. Cits saka, ka sanāks viņam sanāk visu. Viņš izdos, viņš kļūst par miljonāru un par nezinu par ko. Vat tas, kas nesanāk, viņš arī tā, viņš jau kaut vēl nemaz nav sācis darīt, viņš jau pasaka, ka viņam nesanāks. Он не начал делать уже, принял, что не получится. Manam vecākam dēlam ir pozitīva domāšana, viņam ir pozitīva dzīve. Un cilvēki ņem jaunu projektu, un kā nesanāk, tā nesanāk. Viņš vienmēr redz visu pēļņu. Viņi nonāk pat līdz tam punktam, tam brīdim, kā nopelnīt naudu, un pēkšņi krīt parādos, un viss atkal parādiem, no parādiem. Viņš vienkārši, viņš jau, būtu jau gadrīz viss jau sanāca, viņš vienkārši jau pieņēmis, ka viņam nesanāks, un viņam arī nesanāk. Viss материализуется, saprotat, viss материализуется. Это мышление негативное, все материализуется. Nedrīkst negatīvi nekad domāt, vienmēr jābūt. Kas tas ir? Kas tas ir? Tas ir tas, kas dzīvo mūsos. Tie ir personīgi meli, kas ir mūsu dzīvē. Это ложь. Это сатана, который обманул. Дьявол. Un tas panākumu vai sakāv, tas arī nosaka, kas? Tas nosaka arī tavu biznesu. Nosaka tavu biznesu. Tavu veselību nosaka. Tavu veselību. Ziniet? Ja cilvēks domās visu laiku, viņš neslimo. Ziniet? Mana mamma pozitīva skatās uz tām visām veselībām, un viņa jau pārpasniedz, viņa neslimo. Viņa vēl nepieņem nevienu slimību, jā, uz priekšu. viņa iziet ārā, viņa bez cimdiem, apliku galvu, iet, viss tāndiņas tur saģērbušās, viņai pat iesadz netiek. Man arī visu ziemu. Jā, es tik saku, kā ir cilvēkam. Mums jāzina, ka viss ir noslēpts tavi iekšpusē. Garīgā pasaule kontrolē fizisko pasauli. Kontrolē. Un ja mēs zinām šo noslēpumu, mēs varam valdīt pār fizisko pasauli. Mēs sami možam vladstāt. Tāpēc, ka Dievs jau ir devis mums valdīt. Saprotiet, Dievs ir, ziniet, mēs varam noteikt notikumu kārtību. Мы можем задавать порядок событий. Kā mums to izdarīt? Mums nevajag sakoncentrēties uz to, kas, es sapratu, to, kas nav mūsos, to, kas nav, bet mums vajag sakoncentrēties to, kas ir mūsos. Mums nevajag to, kas ir ārpus mums, bet to, kas ir mūsos. Jāskatās pašiem uz iekšā, uz sevīm, uz sevīm pašiem iekšā. Un kad mēs skatāmies sevi iekšā, mēs to redzam, mēs redzam. Es tad uzzīmēšu, kur Mārtiņa atnāca. Mārtiņa, pagriezt no kameras, es uzzīmēšu tādos, es tā izdomāju, kā tur varat uzzīmēt. 3 cilvēkus uzzīmēs.
Operators. Šitai, varēs uzēt to tāpeli? Un šit, nu, es uzzīmēšu 3 cilvēki. Labs puika. Mātiņš jau ir ļoti labs. Nu, saklaus. Kurš tev Mārņi rakstīšu? Tas šitas? Jā. 3 cilvēks, es nemāku zīmēt, bet nu tā. Gan jau 3. mācīcīt. Nē. Labi kaut kā. Labi. Pats galvenais. Labi, tā 3 cilvēki kaut kā. Nu jā. Nu, tas tā nav, tas ir zīmēšanas stunda, tā nav. Šitā Jena labi zīmē, Jena jau uzzīmē, tā jau ir Es arī ar flomastru nemāku. Jā? Это же фломастером не умею. Jā. Es domāju, Jena ir tā, nu, 3 cilvēki. Dažādās, tas ir galvenais, te parādīšu, kāpēc. Красиво получается. Ja? Красиво. Varbūt, jā, varbūt, nu, Tu tikko mums mācīji domāt pozitīvi, runāt pozitīvi. jā, Man pozitīvi. ir skaisti cilvēki. Skaisti. Ausis arī. Cilvēki viņi nedzirdēs. Skaisti. Tie viņi nedzirdēs, ja nebūs ausis. Ausis ir, bet bēders ir. Tā ir. Kādi ir vislabākie? Un ziniet, ka visi cilvēki sadalīti kategorijās. 3 человечки. Ir cilvēki, kas atrodas apakšējā kategorijā, un ir cilvēki, kuri kategorija ir augšējā kategorijā. Nu jā. Ir tā, piemēram, ir cilvēki, kas dzīvo apmēram tā, nu tie būs, runāsim tāds šitiem apakšiem sāksim. Ir cilvēki, kas dzīvo apmēram tā, viņi cieš, visu, pie ko viņi ķerās, viņiem nekas nesanāk, viņiem visu laiku kaut kas trūkst, viņiem ir kredīts, viņiem ir problēmas dzīvē, un viņi visu laiku cīnās. Visu. Ja domā, kā par maniem gan arī pastāst? Nā, tev viss būs labi. Un cilvēki ir vidējā līmenī. Ir cilvēki vidēji, viņi ir veiksmīgi. Ļoti. Cilvēkiem ir biznes, viņiem ir laba ģimene, viņi normāli iet pa dzīvi. Normāli. Un viņi vidēji iet normāli pa dzīvi. Atcerieties, visi cilvēki sadalīt kategorijās. Rangā. Kā rangā? Kārtā. Kastā. Un šitanī kārtā ir cilvēks. Pirmā kārtā tas būs cilvēks, kas nopelna, piemēram, $100 miljonu. Ir tā? Nu jā, ir tādi. Iespējams, viņš ir miljardieris. Viņš ir cilvēks, kas visus vada. Viņš vada tur visu savu valsti, viņam naudu, viņš visu vada. Un visi cilvēki klausās viņam. Viņš ir, ko viņš dara, viņam viss izdodas. Viņš ir veiksmīgs it visā. Trumps. Jā, Trumps, jā. Beju. Un tagad mēs uzdosim sev tā padomāsim, uzdosim sev jautājumu, kādā kategorijā tu esi? Kādā kategorijā? Pie kādas kategorijas tu esi sev? Nevajag teikt skaļi, bet tā padomāt. Vai tu esi cilvēks, kas visu laiku cīnās? Jā. Vai tu visu laiku nepārtraukt cīnies, jā? Protams. Tavas dzīve ir viss pilna grūtībām? Protams. Vai tu atkal esi vidējā kategorijā? Vidējā. Varbūt tu esi vidējā. Agrāk bija vidējā. Tagad augstā. Tagad zemāk. Tagad es esmu nolaidusies zemāk. Kapakšējā. Bet mēs bieži vien skatāmies uz šitiem, piemēram, skatāmies uz šito te augstējo kategoriju, ja? Nav tā? Mēs skatāmies uz augstējo kategoriju un domājam, ka tie cilvēki ir kā no citas planētas. Jā. Jā. Kā es tā nevarētu būt? Nav tā, ka domā, kā tā? Tur plaisas starp Едет на Феррари, там, такой дом, такие вот это не до меня. Nav tā, liekas, ka viņš ir cilvēks tikai no citas planētas. Tas nav priekš manis. Nezinu, bet tas nav iespējams. Nu, kā kuram? Tev liekas, ka par to jau mēs runāsim, kāpēc tā ir. Tāpēc tu domā, ka tie cilvēki dzīvo it kā citā pasaulē. Nav tā, ja tu pats tāds neesi, tu domā, ka viņi dzīvo... Viņam pavisam citas labklājība, pat citam smaržu līmenis. Un ziniet, ka prāta atjaunošana, tā ir ļoti praktiska lieta. Nu, jā. Piemēram, ja tev ir
ja kāds dzīves sfērā, piemēram, ja tev ir bizness, ja? Nu, paņemsim biznesmeni, ja? Ir tādi biznesmeni. Tādi biznesmeni. Ir tādi biznesmeni, bet ir arī tādi biznesmeni, ja? Nu, kāds tev būtu prātā pieņemams? Tas augšējais. Tie tev ir tādi, tie jau ir tādi, nu, bet, nu. Tas labākais standarts. Un tava domāšana, ziniet, ka cilvēku domāšana ir bieži vien kā Ābramam. Ziniet, Bībelē Ābramam, kāda bija domāšana. Dievs saka Ābramam, ko viņš teica? Es tevi darīšu par daudzu bērnu tēvu, viņš teica. Un Dievs teica uz Ābrahamu, tavas sievas vārds turpmāk vairs nav Sārija, bet Sāra viņas vārds. Un es to svētīšu, un no viņas tev došu dēlu, un viņu tā svētīšu, ka viņa kļūs par tautām un tautu ķēniņu celsies no tās. Un Ābrahams rakstīts nometās uz savu vaiga, pasmējās un domāja savā sirdī, kā tad es tāds 100 gadu vecs un vēl sieva 90 gadu, es varētu dzemdēt savu bērnu. Mēs jau tādi paši, tā domā. Un Ābrahams sacīja uz Dievu, viņš būtu priecīgs, ja tikai Ismails palikt dzīves. Viņš būtu laimīgs, ka tas nenomirt. Viņš par to nemaz nedomā. Ismails, viņš bija priecīgs. Ismail. Он думал, что главное Абрахам, думал, что Ismail остался жив. A kas tas ir Ismails? Lai viņš nesaukstētos un nenomirt. Jā. Dēls, ja? Jā. Viņam 2 dēli, Īzaks un Ismails. Jā, un ziniet, tā ir mūsu domāšana, ziniet? Jā, tāda mūsu domāšana. Tā ir, kā tikai es nepaliktu tur nabags, kā tikai es varētu kaut kā dzīvot, kā tikai es nenomirtu. Es neskatās uz priekšu, bet domājam, kā tikai mēs kaut ko nepazaudētu. Kā tikai mēs būtu tā, kā mums ir, mēs būtu priecīgi, bet lai tik neievīst lielākos parādus. Lai nesākos tik lielākas problēmas. Tik domājam, neskatāmies, lai kaut ko sasniegt, bet domājam, kā tikai varētu būt tāds. Nebūtu, jā. Kā tik nebūtu tas sliktais. Zin kā, man bija agrāk lūkšana, kamēr es vēl šito visu nesapratu. Jā. Zin, ko es darīju katru dienu? Es piecēlos un no rīta un es teicu, kā tik man šodien nenotiek kas slikts? Es tā pasargā, un es katru reizi piesaucu Jēzus asins. Jā. Es piesaucu eņģeļus, piesaucu visu, kas ir uz pasaules. Lai tikai neatgadītos man nekas. Un atgadījās vienmēr slikti. Bet ziniet, kas vienmēr kaut kas atgadījās? Jā, tāpēc, ka garīgā pasaule nē, to burtu nē. Viņa nesaprot. Un kad es izgāju no stāvokļa, es sapratu, ka es varu kontrolēt. Ka es varu kontrolēt un ietekmēt savu dzīvi. Nevis man visu laiku, kā tikai man nenotika, kā tikai man kaut kas visu laiku brauc ar aigarēs, brauc ar ritim, saka, kā tik sunītim, es lūdzu sunītu pasargot Dievs sunīti, lai viņam kaut kas nenotiek. Viņi tik visu laiku tā kā bailēs. Tu izēj uz ielu, viņi dzīvo bailēs, lai tev kaut kas neatņem. Un bieži kas arī notiek, un es nokrīt un satāvsos, es saku, ka tu lūdzi. Lūdzi, ka nenotiek, bet notiek. Tā kā Dievs mums ir devis varu, radījis un devis mums varu, lai mēs kopā ar viņu sadarbotos un kontrolēt apstākļus mūsu dzīvē. Tas vispār super. С ним сотрудничали. Kas to man pateicis? Jūs tikai pirmo reizi darat. Un Bībelē Dievs teica, jo Bībelē, neizlasiet, kas Bībelē ir rakstīts. Un Bībelē Dievs teica, kad viņš radīja Ādamu un Ievu, viņš teica, valdiet, viņš teica, valdiet. Jūs par zivīm jūrā, par putniem gaisā, par katru dzīvu radību, kas rāpo pa zemi, viņš teica, властвуйте. Dievs teica, что мы властвуем, mēs с ним. Bet reliģija, tas ir reliģija, padomājiet, saka, ka tu nevari, ka tu neko nevari, ka Dievs visu valda.
ka tu pats nekāds sakars tev pašam nav, ka visu Dievs dara. Jā. Нет с этим связи, происходит на Bet Dievs neļāva valdīt ne dēmoniem, viņš to neteica arī cilvēkiem, bet viņš, nevis eņģeļiem viņš to teica, Dievs to neteica ne dēmoniem, ne eņģeļiem, bet viņš to teica cilvēkiem. Cilvēkam viņš teica, ka cilvēks, viņš radīja cilvēku, lai viņš sadarbotos ar Dievu un kopā ar Dievu valdīt par saviem dzīves apstākļiem. Dievs mums paši. Dievam ir vajadzīgs tu. Viņš mums, lai mēs... Tā ir atklāsme. Ja es drīkst vispār iejaukties, kad psalmā vienā rakstīts, kad ir rakstīts, es pavēlu Dievs tev savus ceļus, neatceries? Jā. Vienreiz, kad tu kādreiz sameklēsi. Jā. Es pavēlu savus ceļus, Dievs saka cilvēkam. Cilvēks Dievam lūkšanās, viņam tik tuvas attiecības ir, ka es pavēlu, ir viens psalms, kad es atradīšu. Tas man ļoti uzrunā. Bet tas viss ir mīlestības attiecībās, ne jau tā, vienkārši es esmu kaut kāds valdnieks. Es vēl no par to, tad pēc pārdomāšu to. Tas ir gars, kas dzīvo miesā. Saprot, mēs esam gars. Saprot, cilvēks ir gars, kas dzīvo miesā. Duh ir Bog duh. Mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Ja Dievs mums ir radījis pēc Dieva, tad mēs esam, lai mēs darbotos kopā. Dievs mums radzīs kā draugs, lai mēs ar viņu darbotos, lai mēs radītu apstākļus savā dzīvē, lai mēs... Jo Dievs ir labs, viņš ir gaisma, viņā nav tumsonības, viņš grib, lai mēs ar viņu sadarbojamies. Lai mēs valdam kopā ar Dievu. Viņš grib, lai mēs parādām iniciatīvu savas dzīves jaunradē. Dievs negrib, lai tu sēdi un tikai gaidi. Dievs izdara manā vietā visu. Dievs grib, lai tu ar viņu darbojies, lai tu ej pie cilvēkiem, lai tu ar viņiem palīdzi. Dievs to grib. Viņš negrib, lai tu sēdi mājās un tikai saka, Dievs palīdz, Dievs palīdz. Samničoņi. Dievs grib, lai tu ar viņu darboties. Un es domāju, ka tas nav priekš manis. Es agrāk, kamēr es nebiju saņēmis to atklāsmi, es domāju, visu laiku, ka man tāds liktenis laikam dzīvē. Es arī tā domāju, ka man tāds liktenis. Ka Dievs visu var izdarīt bez manis. Ziniet, Dievs neko bez tevis nedarīs tavā dzīvē. Tu ziniet, ka Dievs dod tev izvēli. Viņš bez tev paša neko, viņš pie cilvēkiem neies, nepalīdz, viņš neies sludināt, viņš neies tur, Dievs pēc tev viņš. Un atvest tev uz draudz arī Dievs grib, lai tu atved tos cilvēkus, lai tu darbojies, lai tu viņiem runā stāsti. Nevis viņš tad no debesīm viss darīs, un tu tik sēdēsi un gaidīsi. Tā nekas nenotiks. Dievs grib, lai kam sadarboties ar mums. Bet es agrāk domāju, ka Dievs viss dara bez manis. Es arī tā domāju. Man tā sludināja. Sākumā, kad es nācu. Es domāju, ka no manis tu nekas nav atkarīgs, no? Un izrādījās, ka Dievam ir jāiziet caur mūsu domāšanu, pomišļieņie, caur mūsu iztēli, caur mūsu tiem attēliem, ko mēs sapņojam, Zini, labi ir sapņot, domāt. Zini, kā es tagad daudz daru, sapņoju, domāju par Dievu. Nav nemaz tur daudz, jāvārās daudz, jārunā. Es sapņoju, domāju par Dievu. Viņš darbojas ar taviem pomišļieņiem, caur tavu iztēli. Caur tavu ticību, caur iztēli, caur ticību. Lai mēs kaut ko radītu savā dzīvē, mums jāiziet caur domu iztēli, caur tavu ticību, pomišļieņiem. Što mi satvereļus mums jāiziet caur mūsu domām, caur mūsu iztēli. Un tad, ziniet, ka domas materializējās. Vai kad tu nav tā bijis, ka ko tu sapņoji? Pārāk daudz bijis, ka viss ir domas. Viņam ir jāiziet caur tavu sirdi, Dievam arī. Ne caur tavām domām, tikai caur tavu sirdi. Aiga tik bišķiņ padomā, viņa dabūja to, ko viņa gribēja. Es nedomāju, ka tas bija tikai bišķiņ. Domāju, ka tu vajadies ilgi. Citreiz ilgi nākas. Viss jau nenotiek uzreiz. Zin kā, citi grib tā kā uz burbu noiz. Citreiz ir 15 gadi. Citreiz to надо ждать что-то. Не сразу сегодня. Es neesmu. Es biju, ka manam bija раньше. Моя мать
15 лет молилась за меня и верила, что я изменюсь. И мне будет все хорошо. Она верила, всем сказала, и верила, и не сомневалась. И через 15 лет это произошло. Tad ir viņa paveicās. Nevis tie, kas par 1000 paiet 40 gadus. Bet viņa nešaubījās. Viņa nešaubījās, viņa ticēja, ka būs. Она верила, она видела меня здоровым, она сказала, и когда эти бабушки сказали, что ты делаешь, он умирает. Она сказала, нет, ему будет все хорошо, я вижу, что ему... Она так говорила, она духовно видела, что мне будет хорошо, ты понимаешь? И она даже не плакала, она даже не страдала. Она верила, что мне будет хорошо, что я буду спасен, что я буду стоять здесь нормально. И она сейчас радуется. Эта вера, которую она верила, приняла духовно, это все материализировано. Viņa Rīgā dzīvo. Stendē. Недалеко от Талса она живет, моя мать. Стендē. Да, знаю. Моя мать там живет. Es jau tāpēc vienu zinu, mēs viņu no Talsiem. Es īstenībā ļoti maz. Es biju tur aizbraucis vienreiz uz draudzi, tur es biju. Nu, kādā vietā tad mēs sev ieliekam? Kādā cilvēka vietā? Tur nav uzzīmēts. Labi. Tā es esmu. Nav uzzīmēts. 1, 2, 3. 3. Nu labi, es lieku otrajā sevi. Tā kā, Otrais ir veiksmīgs. nu, lai es esmu veiksmīgs, jārunā pozitīvi. Bet zini, kā Es no mēs... trešās pārlicu uz otru. Bet es ticu, ka būtu labi, ka man būtu jāstāv otrā vietā, bet es domāju, ka ticība ir jāaug. Un jānāk pie tāda prāta atjaunošanas. Ot, ka varētu ielikt sev tur. Ot, tā ko? Pagājušā naktis bija tam Первый vietā. спокойствия нет. Богатый будешь, спокойствия нет. Nu, tā, bet man надо Если себе... с Богом, то спокойствие может быть. Ну да. Но без Бога они все там. Mums jāatjauno domāšana jaunā līmenī. Jaunā līmenī. Un tā mūsu ticība ir jāaug. Un jānāk pie prāta atjaunošanas. Un mums jāsāk domāt, ka mēs varētu arī stāvēt Vermāni. Kāpēc nevar? Ko jūs baidaties? Ziniet, kā Aigai draudzene ir miljonāre, dzīvo Austrālijā. Viņa bija parasts cilvēks, вообще ничего не было. На Жигули ездила. А сейчас живет австралийский А как она так будет вернулась? Да, подруга. Вот она верила. Андрей, вот miljonāri jābrauc no Latvijas. Ai, kādreiz jums izstāstīs, ka dzīves tās, kā viņi kļuva par miljonāru, bet, viņi ir miljonāri. Tāpēc, ka Dievs ir ierobežots. Zini, kad ir Dievs ierobežots? Mūsu neatjaunotā domāšanā. Dievs ir ierobežots mūsu domāšanā, saprot? Dievs ir ierobežots mūstenī domāšanas. Bet ziniet, ka Dievs nav mazs, viņš ir liels, varens. Un tagad mums jāsaprot, ja Dievs tāds ir, mums arī jābūt lieliem un vareniem. Pieņemam, tev ir kādā sfērā sāpe. Kaut kādā sfērā, piemēram, tev ir sāpe. Tad mēs treniņu uztaisīsim, labi? Un kādā dzīves sfērā tev ir sāpe? Es tā pierakstīju, kā tas varētu. Un jums kaut kas neapmierina. Kaut kādā dzīves jomā jums neapmierina. Un tas ir tāds fakts, un tā ir. Un jūs nevarat tikt no kaut ko vaļā. Bet, zin kā, es jums pateikšu, kā jūs varat tikt vaļā no to. Nu kā? Jums jāpieņem kā paraugs kāds cits cilvēks, kas šajā jomā ir ļoti spēcīgs. Un skatīties uz viņa, kā viņš, и учиться от него, как он живет и как он все делает. Нет, вот бери какой-то пример от кого-то и старайся, как ему, старайся, вот ему хорошее семья, там все сейчас, смотри на него и думай, ты тоже так можешь.
Piemēru. Смотреть было я. Ne no manim piemēru. Вот на тебя тоже можно. Kādā dzīves jomā, lai tas cilvēks ir kā paraugs, saproti? Ka- Visādā dzīves jomā. Atrod tādu cilvēku, un tu tam izmaiņas vadīs. Es te brīnījos, ka viņš varēja tā domāt, un viņam viss notiek to, ko Un viņš pieņem savā prātā, savā iztēlē. Tu redzi, skaties, domā, kā viņš tur darbojas, Viņš kā viņam nebaidās no sanāk. nekā. Ja? Un nu, atrod kādu Bet cilvēku. kā Un, viņš ja tu, Karlai, ir kāds tev tā kā paraugs, Viņš ir tā kā tanks. centies no viņam līdzināties. Nu, Vai tu kādu sludinātāju tu vari paņemt, vai ne jau tieši te Rīga, kaut ko dārziņas, kaut kādu biznesmeni tu vari paņemt. Mācies, lasi grāmatas, kā viņš dzīvo, izlasi, izstudē, ko viņš dara. Nu, tā, mācies, un viņš, tu vari, un dari tā kā viņš, un tu arī būsi veiksmīgs. Jo visiem ir iespējas, pareizi. Noliec sev blakus tam cilvēkam, iztēlē, ka tu esi ar viņu kopā. Nebaidies nolikt sev blakus kaut kādam prezidentam. Tu negribi būt prezidents, bet noliec sev blakus Un tas darbosies. un iedomājies, ka tu stāv viņam blakus, ka tu jūs esat vienā līmenī abi, nu. Dieva paķerīgs. Dieva paķerīgs. Un jo fiziskā pasaulē jūs nebūsiet tāds pats, bet garīgā, duhovnom ir, ti budeš kā kon. Ti duhovnom, garīgā pasaulē tu būsi. Tu jau tāds nebūs, ka viņš, bet domā savu iztēlē, tu būsi kā viņš. Un ziniet, un tas viss var materializēties. Un cik ilgi laiki jāgaida. Nu, ot gaida, katram savs laiks, katram. Kā kurš sevi var noturēt tajā līmenī? Esi no iekšpuses tāds kāds, esi no iekšpuses tāds pats kā tas cilvēks no iekšpuses. Domā par kāds viņš ir, redzi viņu, skaties, fantazē kaut vai domā, bet kāds viņš ir, tas, nu, piemēram, kāds sportists var domāt par kādu sportistu. Viņš domā, es arī tāds esmu, viņš tur čempions, un es arī trenējos, un es arī būšu tā kā viņš. Un zini, ka cilvēks sasniedz, es zinu, ka tāds latviešiem ir tāds basketbolis Porziņģis, zini. Un viņam bija augs, un tāds, nu kā augs, viņam, zini, tāds Navickis no NBA spēlēja. Un viņam viņš paraugs, un viņš centās un gāja uz treniņiem. Un viņš tad spēlē pret viņu, tagad uz vienu laukumu. Un viņš sasniedz tik daudz dzīvē. Vai to no Vicki zini? Jā, Vācija. Un viņš sasniedz to vēl vairāk viņš sasniegs. Un viņš vēl vairāk sasniedz nekā tas no Vicki, kas viņam, kā viņš bija talismāns, ko viņš pēlku turēja, nu, savā dzīves. Tā ir cilvēks. Viņam bija mēģis kļūt par to Nevicki. Un viņš tād spēlē ar NBA un arī uz vienu laukumu. Tad bija viens otram paspied rokas tagad. Tas viņam bija bērnības sapnis. Tas bija bērnības, viņš jau vecāks, viņa bērnības sapnis tas bija. Vai ne? Viņš to stāstīja, ka viņš... Kā daudziem bērniem taču arī irbe bija. Jā, un kļūst. Man puika, piemēram, viņam patīk boks, piemēram, un viņš iet un trenēs, nu labi, viņam visāds citāds problēmas dzīvē, bet viņš grib kļūt, viņš nebaidās, zin? Un ka viņš iet kauties ar puikām, viņš nekad nezaudē. Kaut viņš ar tādiem lielākiem kaut, viņš drosmīgs. Tā kā manam ir... Drosmīgs, viņš nebaidās. Nebaidās, ir tā kā tanks. Un viņš uzvar arī tos, kas ir tāpēc, ka viņš ir drosmīgs, viņš ir pārliecināts par sevi. Viņam nav tādu baili. Viņam nav baile. Ja, un tas otrs sāk baidīties, tāpēc, ka viņš ir drosmīgs. Viņš pienāk mazāks, glāt tievāks. Tad izpagājis no viņa drosmes viņš izpagājis. Nav redzējuši, ka daudz dažādi tādi mazāki cilvēki lielos tur... Es esmu redzējis. Jā, vēl izkomandē viņus. Čigāņu tautības tā dara daudz maz. Viņi dara vāji, bet to viņi iet tik gūzi tādi iet un tos latvieši tur cenā. Tie latvieši bija īstenībā tādi, tie latvieši būt no viņiem. Tā ir. Dāvs, ka mācījās pirmā klasē. Tā ir drosme. Nevar baidīties, nevajag baidīties. Nāk, cik daudz asins. Es domāju, kas viņam notic? Viņš saka, es ceru to klasu kā. Tāpēc, lai tu gūtu panākums kādā dzīves sfērā, tevi ierauga viņu savā vietā, ierauga tur, kur tas cilvēks. Ierauga viņu vietā. Bet zini, ka daudz cilvēku, kā es te teicu, grib visu uzreiz. Zini, ka uzreiz viss nenotiek. Uzreiz viss. Ir lietas, kas notiek ātrāk, bet ir...
tu tagad nosklausīsies to reakciju, tu domā tādu izies ārā, pa durvīm uzreiz viss tev mainīsies. Nē, uzreiz jau viss tā nebūs pareizi. Izies ārā, tagad domā, viss atnāks mājās. Tagad jau mainās visiem pārstartējās smadzenes. Ну, всем рестартировать надо раз. Tu, piemēram, gribēsi kļūt par... Tu, piemēram, tad sapņos kļūt par prezidentu, uzreiz nekļūst. Varbūt savas Tas tā pirms nebūs. prezidents tu būsi. Tas var notikt kā apmēram kādos 15 gados, bet var notikt. Bet tavā iztēlē, tavā sapņos, ko tu domās, tu zini, viss tas piepildīsies. Ja tu tam ticēsi, ja tu mērķiecīgi uz to iest uz sapņos, tas būs, tu kļūsi vesels, tu piepildīsies, tev tas saka. Aiga staigās, piemēram. Nu, tu arī tev būs viss daudz labāk. Būs redzēs, viss būs cilvēki. Ir tāda veselības stāvokļa, pat sludina. Nu, ir patās un arī un dzīvo normāli un citam. Viss kāds. Nē, tu domā, nu, man būtu tā, ne? Jā. Tāpēc, ka es pateikšu, ka garīgā pasaule, tā 4. dimensija, kontrolē fizisko pasauli, tas ir 3. dimensija, un nosaka tur secīgu kārtību. Порядок событий. Вот спасибо, вот это никак не могу перевести. Порядок событий. Это, ну, nosaka. Kā tas ir nosaka? Порядок событий. Jā, jā. Un tā tad, ja tev ir augsta mērķi, jā, Dievs redz tavu domāšanu. Бог видит твои. Un viņš iet caur tevi un sāk kopā ar tevi сотрудничать. Бог с тобой вместе начинает сотрудничать. Дух Святой начинает с тобой, через твои позитивные мысли, через твои... Он начинает сотрудничать. А если ты думаешь негативно, там дьявол сотрудничает, и Бог с тобой. А если Бог, то я победитель, и тебе все получится. Zini, kā saka, ka jābūt biznesmenim, piemēram, iekšā jābūt biznesmenim. Kas nav, ja tu neesi iekšā biznesmenis, tu nekad nebūsi to biznesmenis. Ja tu kaut kas grib būt, tev jābūt tādām, jābūt no trīt. Mārtiņš, piemēram, viņam patīk mašīnas remontēt, ja? Mārtiņam. Viņš ir tāds iekšā. Viņš atnāk, viņš visās mašīnās saprot. Visu. Atbrauc viņam tētis, viņš tētis jau tu 20 gadi šofers, Mārtiņš visu pasaka, kā jādara. Tāpēc, ka viņam tas ir iekšā, viņš ir tas mehāniks iekšā. Viņš pat nav, varbūt pat skatījies, viņš visu, viņam ir tā, aicinājums, viņam ir, viņš tāds ir. Tā, zin kā ir tāds teicins, atņemšana te miljonāram miljonu, viņš pēc gada atkal būs miljonārs. Jā, un bombas viņam iedod miljonu, viņš pēc gada atkal būs bombas. Atņem Lemānu, tam zin, kas bija Baltijas bankas, tas, kas tur tas, Lamens. Kas tur Baltija banka, tur sataisina tur tās visas lietas. Es arī sponsoru lomā. Un viņam viss atņem naudu, viss. Un viņš teica, viņš atkal būs miljonārs. Viņš ir miljonārs, tas nav. Viņam ir viss tur noņemts, viņam nekā vairs nebūs, viņam pilnīgi, viņš nosēdēs tur cietumā, cik atņems, viņam pilnīgi, un viņš iznāks ārā, viņš atkal būs miljonārs. Tāpēc, ka viņam ir tā domāšana miljonāra, три такое. Он никогда не будет бомжом. Ko darīt, ja cilvēkam ir visa tā domāšana, viņš tādu nav, pēc tam to domāšanu kāds novirza un tev negribās vairs neko darīt. Kaut kā tavu gribu kontrolē un tava griba pakļauta kraham. Ko darīt ar to? Ka tev visu laiku gribēs augšana, un pēc tam tev vairs neko negribās. Kaut kas ir noticis, tev negribās. Būs labi atkal. Tu klausīsies par 4. dimensiju, par garīgām lietām, un tev vajag sevi atkal dabūt uz augšu atkal. Galvenais, ka gribēšanas vairs nav. Būs. Tāda gribēšanas. Nevajag nokārt deguna. Ne jau nokārt, bet nav. Būs. Ziniet, kā ir, piemēram, par draudzi, runājot par draudzi, ja? Runājot par draudzi, es tā domāju. Ja tu cilvēks neesi gatavs, ja? Neesi gatavs vadīt lielu draudzi, es vēl neesmu gatavs vadīt lielu, kur ir 100 cilvēki. Ziniet,
Dievs tev nedos, kamēr tu nebūsi gatavs, saprot? Kad tu būsi gatavs, kad tev būs komanda, kad tu visu, viņš zinās, ka tu vari ar tiem cilvēkiem, viņš arī tad tev. Kamēr tev vēl nav, tu neesi gatavs. Viņš tev māca, viņš tev pilnveido, viņš tev slīpē, viņš tev visu, viņš kad dos. Tas, kas viss notiks, tas notiks, bet, jāpagaida, reizēm jāpagaida. Jo ticībai ir redzēt notiekam to, kas vēl nav, un kas vēl nav, kā tas jau būtu. Ticība ir, kā varētu vēl formāt, ticība ir redzēt notiekam to, kas vēl nav noticis. Kas vēl nav noticis, bet tu jau tici, ka tas būs, apmēram. Ticība ir pārliecināta par neredzamu. Ir tur ebrejiem vēstules, tik neatceru, kuram nodaļām bija. 11. nodaļā, 1. pāns. Jā. 11. nodaļа un 1. pāns. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, в ней свидетельствованы древние. Можешь прочитать? Ziniet, Dievs var šodien tev dot to visu. Ziniet, Dievs var visu tev šodien dot. Bet Dievs ir gudrs. Ziniet? Jēna, Dievs tev var iedot tos 100 cilvēks, bet viņš ir gudrs. Zini, kāpēc? Viņš dos saskaņā ar tavu atjaunoto domāšanu. Kad tu būsi atjaunojis savu domāšanu, kad tu būsi spējīgs visus viņus apgādāt, apkalpot. Viņš gatavo tev kā platformu. Gatavo. Dievs tev gatavo. Pareizi. Citiem ātri sagatavo citiem. Jā. Viņš tev formē. Lai tu tādā virsotnē, kurā tu sapņo nokļūt. Bet vajag sapņot, es domāju, par lielām lietām. Ziniet, jo Dievs ir liels, vajag sapņot par lielām. Bet mums ir arī atbildība saņemt lielas lietas. Liela atbildība saņemt lielu kalpošanu. Tev būs daudz cilvēku, tev būs liela atbildība ganas par cilvēkiem. Un Dievs zina, kādā tu esi šodien stāvokli, vai tu varēsi ar viņiem tikt visiem galā. Tāpēc viņš nesteidzās tev dot. Viņš var iedot tev pilnu zālē, ka tiec pēc tam galā, tu vēl neesi, tev nav nav vērtēt, tur kaut nav, tur viss kārtīgi, ka tev būs no viss tā, tad viņš arī dos. Jo liela atbildība tev par cilvēkiem, saproti. Un Dievs vienmēr gatavo cilvēkus, gatavo. Nav tā, ka viņš gatavo. Un mūsu domāšana tā ir praktiska lieta. Un ja mūsu ģimenē ir problēmas, atrod cilvēku, piemēram, ģimeni, kas tev ir kā paraugs, un sapņo. Un sapņo, ka tu esi tas cilvēks, kā tam tas labāk. Un esi blakus tam cilvēkam sapņo. Mēs, piemēram, ar Aigas sapņojam kopā pa daudzām lietām. Mēs mečtājam. Un vajag sevi ieraudzīt, kas tu būsi. Un kad tu to ieraudzīsi, tas arī notiks. Iztēlē ieraudzīt un domāt. Sapņot, domāt. Jāiemācās atjaunot savu domāšanu. Bet es saprotu, ka tā atjaunot domāšana, es varu jums tā nomierināt, nav tik vienkārši. Tā jau pateikt ir viegli, bet tas nav tik vienkārši. Pareizi, nav tik vienkārši. Jo tevī var būt iekšā tas gars, tas kontrolējušais gars, kas liek tev domāt, ka tas nav priekš tevis. Tas ir priekš tevis, tev liek, tas nav priekš manis. Es esmu zinīgi, tev tāds gars, un tev jātiek no viņa vaļā, no to kontrolējušā gara. Tas ir dēmonisks gars, kas darbojas pēc cilvēku domām. Viņš cilvēkam visu laiku saka, tur nevari, tur nekas tev nesanāk, tev ģimeni, tur viss tur ir, un tev kā to dar, tev nekas neizdodas. Tas ir dēmonisks gars, kas grib izpostīt cilvēku dzīvi, ziniet? Kā vēlns ir nācis, lai mūs
lai mūs nogalinātu, lai mūs izpostītu mūsu dzīvi, lai mūs viss sagrautu. Jo apostols Pāvils teica tādus vārdus. Viņš ir nosaucis Bībelē Sātanu, viņš nosauc par šīs pasaules dievu. Un viņš tur teica, ka Sātans ir aptumšojis cilvēku prātus. Satanā viņš ir aptumšojis cilvēku prātus. Jo tur ir tā rakstīts Bībelē, nepārlasies, es tev izlasīšu. 2. Korintiešiem 4.4 rakstīts, jo mūsu evaņģēlijs ir aizsegs, tad tas ir aizsegs tiem, kas pazūd, kuriem šis pasaules dievs ir apstulbējis neticīgo sirdi, ka tie nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. 4.4, 2. Korintiešiem 4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, ослепил им Бог века сего, это сатана, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. Tāpēc, lai redzētu gaismu, prozreķi, tev ir jāskatās uz tādiem cilvēkiem ar lieliem, kam ir lieli panākumi, ar lielu piemēru. Tev ieņem no viņiem piemērs. Ar tiem cilvēkiem, kas ir, tev uz viņiem jāskatās. Tev nevajag skatīties uz tiem, kam neiet par to dzīvi nekā. Tev jāskatās uz tādiem. Skaties uz tiem, kas brauc ar labām mašīnām. Skaties, ka, tu mācies, viņi tādi paši cilvēki, viņam neko neatšķiras. Viņiem vienkārši ir domāšana citādāk. Значит, jātiekas biežāk ar tādiem cilvēkiem. Skaties uz tiem, kam ir uz pašu labāko, ko tu zini. Tu jau neskaties tieši uz kaut ko slikts tāds cilvēks, bet skaties uz to pašu labāko, ko tu zini. Ņemt tajā dzīves sfērā to ģimeni par paraugu. Kur tu redz, ka viņiem tiešām ir ļoti veiksmīgi ģimeni. Un ziniet, un tad svētais gars nāks un tev palīdzēs. Dievs svētais gars tad nāks un tev palīdzēs. Un paskaties savā iekšienē, galvenais. Paskaties, ja tev ir problēmas, tad paskaties, kas pie tām problēmām ir vainīgs. Bet tad tu nav neviens cits vainīgs, ziniet? Nemeklē citiem vainīgs. Visa vaina tevī pašā, saprot? Nemeklē nekad vaini, ka tev kaut kādas problēmas, nekad nemeklē citos vaini. Tā ir tava paša vaina īstenībā. Atrod domu, atrod sevi, kas tev tur ir, kāpēc tev tā ir. Un ziniet, ka svētais gars, Dievs svētais gars palīdz katram cilvēkam, katram. Jo ziniet, ka Dievs svētais gars virzīsies caur mūsu domāšanu, mūsu dzīvē. Соответствие наше мышление. Соответствие наше. Правильно сказал? Соответствие наше мышление. Jo Dievs, svētais gars nekad neiziet ārā. Ziniet, viņš nekad neiziet ārā no mūsu domām. За рамки. Dievs nekad neiziet ārā no mūsu domu lauka. Jo Dievs mums palīdzēs apzināties problēmas. Un viņš mums palīdzēs apmainīt mūsu domāšanu. Dievs mums palīdzēs apmainīt. Tā kā prasiet Dievam, viņš palīdzēs apmainīt mūsu domāšanu. Un viņš palīdzēs tavu negatīvo domāšanu, svētais gars palīdzēs samainīt ar pozitīvo domāšanu. Un tāpēc, ja tev ir kaut kas, ziniet, kādas problēmas, kaut kāds dzīvē, pasaki, lai Dievs palīdz salauzt to sakni, lai viņš palīdz visu tās sarežģītās domas, palīdz tev no viņām tikt vaļā. Lūdzu, Dievs saka, pazūdis, Sātani pazūd ar savam negatīvām, attēlēm savam negatīvām domām, pazūd no manas dzīves, pavēl viņam, Dievs tev dod varu par. Dievs ir Dievs varu mums par tumsas spēkiem, par ļauniem gariem, par visu nešķīsto pasauli. Mums ir dota vara. Tu pasaki Jēzus vārdā, un viņš izies ārā, tas ļaunais gars, kas tev neļauj.
kas tev neļauj domāt normāli, kas sarežģīs tavu visu dzīvi. Jo Dievs grib, lai tu esi laimīgs. Dievs grib, lai tu esi laimīgs, lai tev ir laimīga ģimene. Un tāpēc mums jāapskatās uz konkrētām lietām, katram konkrētām lietām, kādas jūs gribat izmainīt. Mums precīzi jāzina, pašiem arī precīzi jāzina. Mums vajag būt skaidri mērķi. Tev jāredz, kāda ir šī laimīgā ģimene, tavā skatījumā. Tev jābūt skaidram attēlam. Tev jāsapņo, kādu tu gribi ģimeni, katrs var savādāk varbūt tās gribēt. Ne jau visiem pēc viena modeli, katrs varbūt savādāk, cits varbūt tādu ģimeni, cits varbūt tā, citam varbūt vajag tiešām miljonu, citam pietiek ar veikaliņu tur kaut kāda, katram savā līmenī apmēram. Bet tev jābūt skaidram attēlam, kādu tu gribi redzēt laimīgu ģimeni. Skaidram priekšstatam. Un mums punktu no punkta ir jāpārskata savu dzīvi. Punktiņu pēc punktiņu. Un mēs varam to arī pierakstīt, varam mājās pierakstam. Kādu mēs redzam laimīgu ģimeni? Ka tā ir, piemēram, ar mīlestību, ka tā ir savstarpēja saprašana. Tu gribi, lai tava ģimenē būtu mīlestība, lai būtu savstarpēja saprašana, lai ir absolūta piedošana tavā ģimenē, ka tur ir cieņa, ka tur ir prieks. Tu tā domā, sapņi, un Dievs tev arī dos to visu, tādu ģimeni, kur ir cieņa, kur ir mīlestība, savstarpēja saprašana, kur ir piedošana. Un to visu vajag pierakstīt, un sapņot, un domāt, un iztēloties, un Dievs tev dos. Un domājiet un dariet, un es domāju, ka svētais gars pēc šīs sapulces sāks radošu darbu tavā dzīvē. Radošu darbu, kad tu sāksi tā domāt. Viņš točiskoju laboratoriju, lai tev radītu jaunu ģimeni, lai tev radītu skaistu, laimīgu jaunu ģimeni. Dievs sāks darbīt. Un tas pirmkārt ir jābūt radītam garā. Дух перманентно сделать. Не по-плотски делать сразу, а духом надо это сделать. Vispirms tas ir jāierauga, un pēc tam tas materializēsies. Pirms tam ieraugi savā iztēlē, attēlus. Ir tā grāmata 4. dimensija, Jongi Čo grāmata. Jā, ir tā tāda. Vajag viņu lasīt daudz tā grāmata. Jā. Jo notikumu kārtība, notikumu порядок, события задаем мы сами. Представляйте концентрированных образов во имя Иисуса. Ieraugot koncentrētas attēlus savā dzīvē, Jēzus vārdā. Mēs paši radam savus apstākļus savā dzīvē. Un paši mēs varam dot atbildi, kādu mēs gribam redzēt savu ģimeni. Un paši saprast, kādu mēs gribam to ģimeni. Un konkrēti gaidīt, un būs tā ģimene. Bet ir cilvēki, piemēram, kas ir visu pazaudējuši, pilnīgi visu pazaudējuši, un kam varēja būt laimīgi ģimeni, viņam nav, jā. Bet tagad ir tas brīdis, ka vajag šī prāta atjaunošana mums vienkārši. Pats viņam šodien viss ir tur izved, bija viņam normāli, bet viss saprats ir, bet viņam vajag atjaunot savu prātu. Tāpēc jau Bībelē rakstīts, atjaunieties savā sirdsprātā. Un domājiet, ka jūs dzīvojat tagad laimīgu dzīvi. Protams, Dieva gribā, Laimīgu dzīvi. Saskaņā ar Dievu gribu. Padomājiet, ka jūs tagad dzīvojat laimīgu dzīvi ar Dievu. Un viss notiks, ziniet? Viss notiks. Tas arī bija viss, ko es jums gribēju pateikt. Noderēja kaut kas, Kāda noderēja, pareizi? Viss. Tas jau galvenais mērķis, lai jums kaut kas noderētu.
Tā kā jāatjaunojas savā sirdsprātā un viss būs svētais gars darbojas ar mūsu domām, Dievs darbojas ar mūsu domām, ar mums vajag zemapziņā pieņemt, visu ticēt un viss notiks mūsu dzīvē. Un mēs būsim laimīgi. Viss ir atkarīgs no mums. Sadarbojamies ar Dievu. Nevis gaidām, ka viņš darīs mūsu vietā visu. Darbojamies kopā ar Dievu. Viņš ir draugs, viņš grib labu, viņš ir gaisma, viņš ir mīlestība. Viņš neko sliktu cilvēkiem negrib Dievs. Viņš grib visiem palīdzēt. Dievs nevienam negrib sliktu neko. Viņš ir labs Dievs. To, ka cilvēki grib iebaidīt ar Dievu, nevajag baidīt cilvēks ar Dievu. Dievs ir labs, Dievs grib palīdzēt, Dievs grib mīlēt cilvēks. Un viss notiks. Ticēsim, cerēsim. Un viss domas materializēsies. Sapņosim. Mums notiks dievkalpojumi sporta arēnā Rīga pēc gadiem. Mātiņš būs galvenais operators, tad brauks ar Ferrari. Lienai būs māja ķemeros, tur jūras krastā.